Ar ko mēs sākam šo piedzīvojumu? Mēs sākam ar safāri braucienu pa stipro skrējienu trasi, velkam galvā zaļo podiņu, ķiveri, drošības nolūkiem. Velkam, jā, šādi un šādi, jā. Drošībā? Ir, viss kārtībā. Un lecam iekšā. Lecam iekšā un braucam. Pirmais mums kontrola punkts, tā var saukt, būs brauciens ap Lostu pa Daugavu. Pa upi Daugavu, ko filmā Rīgas sargos pie vēsturiskajiem tiltiem. Sāksim ar Lībekas koku tiltu un dosimies līdz dzelzceļa izgriežamam tiltam. Būs speciāls uzdevums aizvairēties tanī galā, karājās kastīte. Jātais kastīte vaļā un jāpaņem no turienes kaut kas. Kā jau mēs minējām, tas ir domāts ģimenēm. Tas domāts ģimenēm ir 2-3 cilvēki, bet viena arī to fiziski varēs droši izdarīt. Galvenais mēs esam padomājuši par drošību, tāpēc ir zvejnieka dēla gumijas zābaciņi, jo, kā jau minēja, Daugava ir diezgan dziļa, tie ir vismaz 6 metri. Tad gumijniekus kājās un ležamniekus. Doma ir tāda, mēs turam rokā, pagaidām vēl nav izdomāta tāda lieta kā drošības striķītes, lai nepaliekam vidū bez aira. Bet tad mēs lēnām dodamies un mēs veldam uz priekšu. Lūk šādi, mēs pārvietojamies pa Daugavu. Tātad pēc Daugavas uzdevuma, kas bija saistīts ar šo te klostu, uzdevums tika veiksmīgi izpildīts, pozitīvi, un dodamies tālāk uz nākamo punktu, kur mūs sagaida izpletņa uzdevums ar reālu īstu izpletni. Vēlamais cilvēku skaits šādam te pasākumam vismaz būtu nepār. Tie būtu tie 5 cilvēki. Viens nostājās kā vadošais izpletņu priekšā, pārējie 2 viņam ir blakām, katrs savā sānā, un vēl 2 cilvēki, kas iesākumā, lai rupsagot paceltu šo te izpletni, vai kā to pateikt, atrodas pie kupola, lai pieturot kupolu nedaudz uz augšu, lai vēja plūsmu saķert šī kupolā. Un tad maksimāliem spēkiem izpletnīti mēs velkam norādītajā virzienā. Viens no ģimenes resnākajiem cilvēkiem. No ģimenes pārstāvjiem viņa uzdevums būs nostāties šādi, kā es to daru. Ja? Pārējie ģimenes pārstāvi būs kā palīgi aiz viņa gan kreisajā pusē, kas turēsies šeit pie virvītēm, pie stropēm, tā izskaita arī labajā pusē, tieši pretēji. Un palīgs, ja, protams, ģimenē būs vairāk cilvēki, tad palīgs viņus nozīmēs tuvāk kupolam. Nedaudz vajadzēs piepacelt kupolu, lai kupolā tātad ieplūstu gaisa plūsma. Daļēji šobrīd vējš nedaudz no citas puses, bet ieplūst iekšā un pie skrējiena viņš atvērsies, radot nedaudz pretestību. Jūsu uzdevums, ja? No šī te starta pozīcijas punkta pēc komandas starts, ja? Jūs skrienat taisnā virzienā. Uz baznīcas pusi, apmēram tā kā uz baznīcu, ja? Šis te vagons tiks piedūmots ar reāliem dūmiem, īstiem dūmiem, un izpildītājam, kurš izpildīs uzdevumu, tiks piešķirts, izsniegts šīs te gāzmaskas, pastāstīts, kā viņas pareizi sevi jāuzvelk, izstāstīts uzdevums, un katrs no dalībniekiem dosies iekšā piedūmotajā vagonā un pildīs šo te uzdevumu. Katrs dalībnieks, kurš pildīs šo te uzdevumu, viņam tiks piešķirts šāda tipa gāzmaska, pilnīgi funkcionējoša un pasargā no dūma, jeb pat arī no reāliem dūmiem. Kaut gan šie dūmi, ko mēs redzam, tie ir veidot no dūmmašīnas, ja, viņi nav bīstami, tas ir tikai fona skatam,
lai saprastu, kāpēc mēs izmantojam. Galvenie nosacījumi, drošības nosacījumi, šī te punktā obligāti ieejot, pildīt uzdevumu šajās telpās, piedūmotajās, ir jāizmanto šīs te izsniegtās gāzmaskas un kategoriski ir aizliegts viņas piedūmotā telpā novilkt. Novelk nost tikai tanī gadījumā, tad, kad jau ir iznācis ārā uz šo te peronu, tad novelk nost un droši mēs elpojam svaigu gaisu, jo, protams, ka grūtāk ir elpot. Elpot var, bet ir nedaudz grūtāk. Tavs uzdevums būs atrast šajā piedūmotajā vagona telpā kasti. Kaste, koka kaste, gaišā krāsā, viņa tev būs jāiznes ārā no piedūmotā vagona. Misija kastes Misija, jā. glābšana. Kaujas uzdevums, misijas uzdevums, kastes. Atbrīvot vagonu no bīstamās kastes, jā. Tā ir izveidota speciāla šautuve. Šautuvē dodās iekšā visa ģimene, šauj 5 šāvienus ar tām 5 lodītēm. Tātad šī ir pneumatiskais ierocis, jeb gaisene. Ar to jūs mēģināsiet trāpīt šajā mērķī. Jums tiks dots 5 skrotis. Un jā, jūs mēģināsiet trāpīt pa mērķi. Tātad pielādēšana notiek tā, jūs pavelkat šo un nolociet ieroču stobra uz leju, līdz viņš šādi tā kā noslēdzās, jā, nofiksējās. Un iekšā ielikt vienu lodīti vai uzreiz visas 5? Tikai vienu lodīti var ielikt vienā reizē. Katru reizi pielādējumu no jauna. Jā. Jūs paņemiet skroti un ar plakano galu liekat viņš širā iekšā. Tā, lai tukšais ir. Tad viņu aizariet ciet un, kad ierocis ir pielādēts, drošais virziens ir tikai mērķa pusē. Un, jā, ieplacošana notiek šādi. Pret plecu. Jā, šādi piespiežat sev pie pleca. Skatieties mērķī. Tas ir tai līniņai jābūt ir tieši pa vidu šai. Un, kad jūs esat gatavi šaut, nospiežiet drošību. Un jūs esat gatavi šaut. Mēs atrodamies kino pilsētiņā Seneville vēl joprojām. Mēs no lielpilsētas daļas pārgājām uz mazpilsētas daļu, kur mēs izmēģinājām prasmes Rīgas sargu šautuvē un arī gājām dūmu vagonā. Un tagad mēs atrodamies ļoti skaistā vietā Rudolfa sētā, kas ir veidots priekš filmas Rudolfa mantojums. Nu, un lēnām pārtop jau par jauno kino pilsētas tā kā objektu filmai Namēgi redzenam. Esam pie dīķīša, kur ir novilkts šīs te alpīnismu paralēlās virves, kuras tiek izmantotas turismā un daudz aktīvās lietās. Tagad mēs palīdzēsim Eldē apģērbties tev, jā? Labi, šis priekšā. Jo galvenais ir drošība, jā. Tagad viena kāja būs šinī pusītē, otra tur. Šo mēs pieāķiesim, lai es tev nemaisās karabīnu. Uzvelc virsū, pieturi vienkārši šeit, turi. Tagad uzdevums. Šī ir karabīna, ja? Šeit ir skrūvīta. Tad, kad uzkāpsi augšā, palīdzēšu. Augšējai virvei aizkabinās un obligāti aizskrūvē viņu ciet. Ja? Jā. Tas ir pirmais pamata norādījums. Ja? Jā. Šo tu vari tev uzlikt, lai viņi tev nemaisās. Un dodamies tātad šeit. Ja? Šeit ir tādas trepītes, kas ir speciāli tādas virvju trepītes, ja? Izmantojot viņas, ieliec vienu kāju šeit, pieturies, sevi spriegojot, lai tu kaut kur neaizkrīti tur, pa kreisi vai pa labi, jeb otrādāk. No malas, protams, mēs tev pieturēsim. Un jākāp ir līdz pat kājas var likt uz šo te virvi, ja? Karabīni klāt un aizskrūvē viņus obligāti ciet. Jā, un aizskrūvē ciet. Aizskrūvē lūdzu ciet. Oča. Nevajag stingri pievilkt, galvenais aizskrūvēt. Ir. Karabīnītei tev ir jābūt skaties uz maniem, starp rokām. Tu viņu it kā pievelc, tad, kad tu kājas slidini, ja?
Mēs esam jūs maigajā krodziņā. Jā, filmā Rīgas sargi te bija viens no tādiem tā kā galvenajiem arī objektiem, ugunsdzēsēju depo. Nu, tagad jau ir Sinivils krodziņš jau 10. gadu un strādā katru dienu. Un pēdējais uzdevums? Pēdējais uzdevums ir atnākt līdz šejienei. Šeit tiks uzlikts pēdējais zīmodziņš, kā katrā kontrola punktā uz izdalītās kartes. Un ģimene saņem enerģijas dzērienu, Sinivils speciālo enerģijas dzērienu. Tad droši vien tas jau man jāprasa ir meitenēm, kas ir Sinivils enerģijas dzēriens? Svilšērkšķi un dzērveņi. Dzērveņi būs bagāts ar vitamīniem. Tātad veselīgais dzēriens. Un es drīkst ņemt? Droši. Un garšot. Diena ir bijusi gara, es tieši pēdējais uzdevums man arī bija liels pārbaudījums. Nu ko, Marek, es ņemšu dzērveņu. Super. Droši ņemam un baudam. Super. Paldies. Ļoti labi. Paldies par šo dienu. Ikvienam iesaku braukt šurp uz Sinivilu un izmēģināt.